Labdien, dārgie draugi. Ronalds. Tāda situācija sekojoša. Kur mēs braucām šodien, Ronalds? Mēs braucām uz jūru. Mēs braucām uz jūru. Mēs noīrējām motociklus. Pika mūsu motocikli. Kur viņi ir? Cik mēs nobraucām? Aptuveni 30 km. Apmēram 30 km. Esam vairāk vai mazāk ārā no pilsētas, bet tad notika ķibeli. Varētu pat teikt, bišķi ķibeli. Vietējais mehāniķis ir te daudz ko izdarījis. Viņš vēl joprojām cīnās. Viņš pelna savu naudu. Viss būs cerams. Pagaidām izskatās, ka mums vajadzēs stumties apakaļ uz pilsētu. Un tas mopēds laikam ir miris, jā. Laikam jāstumjās apakaļ uz pilsētu un tad jāzvan tam cilvēkam, lai viņš atbrauc un savāc savu krāmu, kas nedarbojās. Tad mums jādabū jauns mocītis. Kalnam. Pats labākais ir tas, ka, lai dabūtu mocīti, mēs ielikām iekšā ķīlā savus pases. Tāpēc kalns nevar to mocīti atstāt šeit, un mēs varētu kalnu paņemt uz kādu no mūsu. Bet mēs varam aizbraukt, varbūt, un apakaļ tajā vēlāk braukt. Mēs varam braukt divi tā uz vienu. Jā, nu tur mēs, jā. Tad šeit apakaļ tajā savā. Tad mums ir jāstāv, bet mums saprot, kur ir problēma tums drīz iestāja. Drīz iestāsies tums. Un pa tums stumties arī nav baigi prātīgi. Vajag strīt jau būtā. Jā. Mums tagad jābrauc, nav arī pārceļās, tas ir mazliet. Pārceļās brauciens uz jūru, tā laikam ir nolēmuši. Viss šitas, viņš saka, tell me, officially, tell me, it's dead, it's dead, it's dead, yeah? Dead? Game over, viss. Tālūk, līdz nākamajai reizei.